Mūsu mīļotie Ciānas ģimenes locekļi, kas šodien šeit sapulcējušies, saņemat bagātīgas svētības. Es izsaku bezgalīgu pateicību un slavu Dievam Elohim, ka ļāva mums svinēt debesu vecāku dienu. Šodien ir dārga diena, kad debesu Tēvs mums atklāja, kas ir debesu māte un pamodināja mūs uz patiesību. Kamēr visi cilvēki pasaulē dzīvo, nezinot par prieku, kā ir satikt debesu Tēvu un debesu māti, kurus viņi zaudēja debesīs, visi mūsu Ciānas ģimenes locekļi ir sagaidījuši debesu Tēvu un debesu māti. Tas padara mūs par īstu debesu ģimenes daļu. Šis patiešām ir tas brīdis, kad mēs varam vēlreiz apstiprināt šo patiesību. Pirms tam mēs nezinājām, kas ir mūsu debesu Tēvs un mūsu debesu māte. Mēs esam dzīvojuši savu dzīvi, koncentrējoties tikai uz šo zemes eksistenci, aizmirstot visas atmiņas par debesīm. Tomēr Tēvs nāca uz šo zemi, lai atklātu mums, ka debesu valstība ir mūsu patiesās garīgās mājas un ka mums ir mūsu debesu Tēvs, mūsu debesu māte un mūsu garīgā ģimene debesīs. Šodien ir nozīmīgā diena, kad viņš lika saviem bērniem apzināties šo patiesību. Šodien viņš mums ir dāvājis debesu ģimenes apziņu un vissvarīgāko bausli. Esiet vienoti un harmonizēti mīlestībā, jo debesu ģimene ir mīlestības kopiena. Atvērsim kopā Jāņa evaņģēlija 13. nodaļu. Aplūkosim 13. nodaļas 34. pantu. Es jums dodu jaunu bausli, mīliet cits citu. Kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet cits citu. Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi. Dievs mums deva jaunu bausli, tas ir jauno derību. Jaunās derības mācība ir mīliet cits citu. Lai cik laba būtu draudzība starp draugiem un draudzība starp kolēģiem, vai mūsu mājas nav tā vieta, kur mīlestība ir nepieciešama visvairāk? Ģimenes mīlestība ir beznosacījuma mīlestība. Tāpat kā tēva un mātes mīlestība tiek dota viņu bērniem bez nosacījumiem, bērniem ir bez nosacījumiem jāmīl savi brāļi un māsas. Dievs mums deva jaunu bausli, mācot mums lolot un mīlēt savus brāļus un māsas. Tāpēc šeit izteiktā pavēle mīliet cits citu nav ieteikums, ko mēs varam ignorēt, bet gan pavēle, kas mums ir pilnīgi uzticīgi jāievēro. Tāpat kā tēvs un māte mūs, savus bērnus, ir mīlējuši un lolojuši, arī mēs tiekam mācīti dalīties šajā mīlestībā ar saviem brāļiem un māsām un ar pasauli, kā mēs to esam mācījušies. Dievs mums deva šo mācību debesu vecāku dienā. Lai pilnībā izpildītu jauno pavēli, visai mūsu mīļotajai debesu ģimenei ir jātur ticība, kas ļauj mums mīlēt vienam otru, tā kā Kristus mums mācīja. Aplūkosim 1. korintiešiem 13. nodaļu. Aplūkosim kopā 13. nodaļas 1. panta vārdus attiecībā uz mīlestības praktizēšanu, ko vēlas Dievs. 1. korintiešiem 13. nodaļas 1. pants. Ja es runātu cilvēku un eņģeļu mēlēs, bet man nebūtu mīlestības, es būtu kā dunošs vašs un šķindoša kimbala. Un, ja man būtu pravietošanas dāvanas un es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka es varētu kalnus pārcelt, bet man nebūtu mīlestības, es nebūtu nekas. Ja es visu savu mantu izdalītu un savu miesu atdotu,
lai varētu lepoties, bet man nebūtu mīlestības, es neiegūtu neko. Mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir labvēlīga, tā nav greizsirdīga. Mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā nav nepiedienīga, nemeklē savu pašas labumu, neskaišas, nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā panes visu un uzticas visam, tā cer uz visu un iztur visu. Mīlestība nekad nebeidzas, praviešu dāvanas izsīks, mēlis norims un atziņa zudīs. Jo nepilnīga ir mūsu izpratne un nepilnīga ir mūsu pravietošana. Bet, kad atnāks pilnība, tad beigsies, kas ir tikai daļējs. Kad biju mazs bērns, es runāju kā bērns, domāju kā bērns un spriedu kā bērns. Kad kļuvu vīrs, es atmetu bērna dabu. Mēs tagad redzam neskaidri, kā raudzīdamies atspulgā, bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīstu daļēji, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība. Tāpēc visdrošākais veids tiem, kas vēlas būt uzticīgi Dievam Tēvam un Dievam Mātei, ir paklausīt Dieva vārdam. Kāda ir vēsts, ko Dievs mums ir devis? Kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet cits citu. Šī ir mācība, ko viņš mums ir devis. Pirmās vēstules korintiešiem 13. nodaļā Dievs detalizēti raksturoja dažādus praktiskus mīlestības aspektus, atgādinot mums, ka tie, kas paklausa šīm lietām un īsteno tās praksē, visvairāk līdzinās Dievam. Pāriesim pie 1. Jāņa evaņģēlija 4. nodaļas. Aplūkosim 1. Jāņa evaņģēlija 4. nodaļas 4. pantu. Bērniņi, jūs esat no Dieva un tos esat uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Tie ir no pasaules, tādēļ tie runā pasaulīgi, un pasaule viņos klausās. Mēs esam no Dieva, un kas pazīst Dievu, tas dzird mūs, kas nav no Dieva, tas nedzird mūs. Tā mēs pazīstam patiesības garu un maldu garu. Mīļotie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva. Bībele saka, ka mīlestība nāk no Dieva. Un katrs, kas Dievu mīl, ir piedzimis no Dieva un Dievu pazīst. Kas nemīl, nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība. Dievs ir mīlestība, bet cilvēki pasaulē domā tikai par sevi, būdami savtīgi. Lai gan lielākā daļa cilvēku dzīvo savu dzīvi saskaņā ar savām vēlmēm, vai tas nav pretrunā ar tēva lūgumu un mātes cerību, kā būtu jādzīvo debesu bērniem? To darot, mēs varam mainīt pasauli un novest to līdz galam. Tātad, kā bauslībā sauc mīlestību? To sauc par piepildījumu. Apskatīsim šo ainu vēl vienu reizi. Aplūkosim Romiešiem 13. nodaļas 8. pantu. Romiešiem 13. nodaļas 8. pants. Nepalieciet nevienam parādā neko citu kā vien savstarpēju mīlestību, jo kas otru mīl, ir piepildījis bauslību. Jo baušļi nepārkāp laulību, neslepkavo, nezodz, neiekāro, un ja vēl ir kāds cits bauslis, tie visi kopā izsakām šajā vārdā.
Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Mīlestība tuvākajam ļaunu nedara. Tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. Dievs vēlas, lai mēs būtu ideāli. Vai Dieva likumā starp 10 baušļiem nav bauslis, kas saka: godini savu tēvu un savu māti? Citiem vārdiem sakot, tas nozīmē, ka mums ir jāizpilda filiāls pienākums pret saviem vecākiem. Mums ir jāizpilda arī mūsu kā bērnu dievbijības pienākums pret mūsu miesīgajiem vecākiem. Tomēr pirms tam mums vispirms ir jāizpilda mūsu kā bērnu dievbijības pienākums pret mūsu garīgajiem vecākiem, debesu tēvu un debesu māti. Dievs mums atgādina, ka tos, kuri dalās mīlestībā, harmonijā un vienotībā ar brāļiem un māsām, var uzskatīt par tiem, kuri ir pilnīgi piepildījuši bauslību. Tāpēc Dievs mums ir atgādinājis, ka mīlestība ir bauslības piepildījums. Bībele mums saka, ka Dievs ir mīlestība. Tā kā mēs šodien svinam debesu vecāku dienu, pajautāsim sev, ko tēvs un māte vēlas. Pārdomāsim šo jautājumu vēlreiz. Galu galā evaņģēlijs nevar tikt sludināts Samarijā un zemes malās bez mīlestības pilnas sirds. Ja mēs rūpējamies tikai par savu fizisko labklājību un domājam tikai par savu mieru, mēs neuztrauktos, vai citi ir nolemti vai glābti. Tomēr tēvs un māte mums ir teikuši, lai mēs dalītos šajā mīlestībā ar visiem pasaulē. Viņi mums ir teikuši veltīt savu sirdi un prātu tam, lai darītu zināmu ceļu citiem, kā saņemt grēku piedošanu, sasniegt pestīšanu un ieiet debesu valstībā. Tagad viss atlikušais laiks jāvelta Dieva godināšanai. Citiem vārdiem sakot, mums visiem jākļūst par tiem, kas var glābt visu pasauli ar Dieva mīlestību. Evaņģēlijs ir jāsludina katrā valstī, reģionā un pilsētā visos 5 okeānos un 6 kontinentos, lai visa pasaule varētu tikt pārveidota caur mīlestību. Tēvs un māte mūs ir mīlējuši līdz nāvei. Ja mēs patiesi saprotam un apzināmies Dieva mīlestību, kurš nekavējās upurēt sevi pie krusta, tad mums visiem kā debesu ģimenes locekļiem ir jādalās tajā pašā mīlestībā ar visiem. Nepietiek būt Dieva bērniem tikai ārēji. Mūsu rīcībai un ikdienas dzīvei nevajadzētu līdzināties pagānu rīcībai. Es ceru, ka mēs visi kā Dieva bērni iekšēji un ārēji varam nodot cilvēkiem visā pasaulē to, ko esam mācījušies no Dieva, un ka mēs kā Ciānas ģimenes locekļi vienmēr būsim pateicīgi tēvam un mātei par pestīšanas žēlastību. Pabeigsim evaņģēliju caur mīlestību. Paldies jums! Lai Dievs jūs svētī!